Ko šodien biznesa blenderī par to, kā pārdot sevi darba intervijā? Es domāju, ka visiem aktuāls jautājums, kad tu šo pēdējo reizi pielietoji. Es neatceros, pirms kādiem 7 gadiem, laikam, varētu būt kaut kas tam Tā līdzīgs. kārtīgi pārdot, ja sevi. Jā, varētu būt kaut kādi 7 gadi. Bet tā jau es nevaru katru dienu sev pārdot, tāpatām stāstot par to, ko tu dari. Jā, nu, tas ar tām darba intervijām, man liekas, ka vispār, kā, gan darba intervija, gan pārunas vispār ar vadību ir tāds baigi labais. Tas ir visātrākais veids, kā vienkārši ātrāk nopelnīt. Tu jebkurā brīdī vari aiziet pie savu darba vadītāju vai pie savu vadītāju kopumā un vienkārši paprasīt lielāku algu. Un tad tev ir sevi jāpārdod, kāpēc tas ir pelnījis. Un tajā darba intervijā arī tieši tas pats, kad jūs kaut kādā brīdī nonāksiet pie tā, ka tev prasīs, cik tu gribi pelnīt. Šis ir baigais smagais jautājums, man liekas, daudziem cilvēkiem. Kā tev bija, ka tev agrāk prasīja, cik tu gribi pelnīt? Tev bija viegli pateikt, vai? Nē. Kāpēc? Bet tu zināji, cik tu gribēji arī? Nē, es vienkārši, man liekas, ka grūti ir tāpēc, ka tev ir pārāk maz informācija un tu reāli nesaproti tā jautājuma jēgu. Un tāpēc sākumā man bija tā, ka kāds prasīja, un kā, tu vari gribēt to, ko tu gribi, bet viņam jau ir jātic, ka tu to vari reāli izdarīt un ka tu vari pienest vairāk. Un tu neesi vienīgais, kurš iet uz darba interviju. Iedomājies, viņa intervijā vēl tur 10-15 cilvēkus, piemēram, vai kaut vai 3 vēl papildus. Katru reizi, kad tu nedabūji darbu, kāds cits ir vienkārši tevi apsteidzis. Kāds cits ir bijis labāk, kāds cits labāk tev pārdevis. Tas pats arī pārdošanā katru reizi, kad no tevis nenopērk, bet nopērk no tava konkurenta. Tavs konkurents mācīja labāk pārdot, labāk pārliecināt, labāk noprezentēt sevi, savu produktu, pakalpojumu un tā tālāk. Sorry. Laivu problēmas ar kaķiem. Laivu problēmas ar kaķiem. Laivu problēmas ar kaķiem. Jā, viens kaķis nāk iekšā, otrs iet ārā. Sākam, moši soli pa solim mēs iedomājamies vispār no tā, kad kāds, kurš grib labāku darbu, vai arī šajā darbā grib. Bet sāksim ar to, ka kāds meklē labāku darbu. Viņš saprot, ka šajā darbā nav izaugsmes. Es domāju, ka visi esam nonākuši tādās vietās, kur vienkārši, tā kā nav nākošā soļa īstenībā nav, un tad ir priekšnieks tev ir jāizstāj priekšnieks varbūt, ja? Yeah. Vai kaut kas tāds. Man viena no pēdējām no Gogiņas grāmatas īstenībā stāv zīmīta uz man ir tāds liels kalendārs priekšā, un tur ir tāda balta, kur visu kaut ko var salīmēt, sarakstīt vēl. Man ir tāds aim for the impossible. Un viņš ir tādu domu, ka vienkārši mērķē reāli uz neiespējamo. Un viņš arī tieši viņš stāstīja vairāk par sportu, bet bija viens arī foršs rīls, kur tāda sieviete viņam centās uz visādiem darbiem, kuriem viņai īstenībā nav pieredzes, vai viņai nav attiecīgā izglītība, un tā kā censties uz pilnīgi neiespējamo. Viņa daudz no tiem darbiem dabūja. Jo viņi vienkārši es domāju, tas pirmais solis, ko, manuprāt, priekš tā, ka es gribētu gan iedvesmot cilvēkus, kur klausās šo podkāstu, ir paskatīties varbūt ārpus tā, ko tu domā, kas tev ir par tavām spējām, tavu izglītību, un pielikt to, ka, ja es mērķētu uz neiespējamo. Ja es vienkārši paskatītos, kur reāli kur maksā tādu algu, kādu es reāli gribu. Un, ja es tādu godīgi pastos, vai es varētu apmēram izdarīt, vai arī, jo bieži vien mēs varam, man liekas, izdarīt, bet mums liekas, ka mums nav pietiekama varbūt pieredze, vai mums nav izglītība tajā jomā. Viena vai otra lieta parasti kaut kas. Bet vai es varu iemācīties, vai es varu patiesībā izdarīt to darbu lieliski, lai dabūtu, varbūt varu. Tev ir bijis tā, ka tu esi mērķējis uz kaut kādu neiespējamu. Vienkārši tu stāsti par to sievieti un story of my life. Man nav augstākās izglītības. Viss podkāsts beidzās. Jā, un es vispār nesaprotu, dzīvojot Kurzemē, mums nav vajadzība pēc krievu valodas. Līdz ar to tajā brīdī, kad es nācu uz Rīgu un mēģināju dabūt darbu, es vienkārši nevarēju tikt uz nevienu normālu interviju. Tikai tāpēc, ka man reāli nav augstākās izglītības. Viņi vienkārši izlasa tavu CV, saprot, tas kaut kāds gaisgrābslis ir un visu neaicina. Un es vienkārši sāku sūtīt pilnīgi visām vakancēm, kur bija vienkārši, tur bija apraksts. Es vispār neatbildu tam aprakstam, pofīgi, vienkārši sūti. Pofīgi sūti. Un vienkārši pilnīgi vienalga, ka tev atteiks vai ka tev noignorēs, kāda starpība tu esi aizsūtījis. Tu esi no savas puses izdarījis visu to, ko tu vari izdarīt. Tā kā tieši to pašu pieeja, kad vienkārši mērķē uz augstākām, labākām, krūtākām vakancēm, tā ir vienīgā iespēja, kā viņus var dabūt.
Jo es par to, vairāk arī tādā ziņā, ka tā Netflix filma bija par to naudu, kā viņi sauc, I will teach you to be rich, ja. Mhm. Un viņš tāds beigas labās frāzes pateica vienkārši, ka, dažkārt kā tev ir vienkārši jāpaskatās, tev ir jāpelna vienkārši vairāk. Tā kā viņš tos household income paņēma, ja, kur ir kopēji ienākumi uz ģimeni, un, pieņemsim, tev viņš neapmierina, tu skaties, ka nav īsti labi, kad jūs gribat tur jaunu māju, un tur vairāk tāds amerikānisks jaunu māju, jaunu mašīnu, ja, bet jums neatbilst tas. Un tev vienkārši ir jāiet un jāmeklē labāk apmaksāts darbs. Un tas, ko man liekas, daudz cilvēki neapzinās, ir tas, ka tā viņu joma kaut kādā citā jomā var būt ļoti labi apmaksāta. Un te bija nesen arī bija piemērs par, vai varbūt tajā pašā grāmatā, vienalga, kur, bet, kad strādāja reklāmas aģentūrā, taisīja bukletiņus, ja Čāls Anglijā. Mierīgi tur pelnīja kaut ko, tur freelancā, viss ok. Viņš aizbrauca uz Dubaju un sāka tos bukletiņus taisīt kaut kādam kripto, laikam, kripto kantorim, ja, kā teiktu citi, ja. Un viņam tā alga, protams, desmitkāršojās. Tāpēc, ka viņš to darīja citā jomā. Un tas ir, man liekas, vēl viens tāds, kur varbūt paskatīties, kad ar to savu spēju, kas tev ir, vai to savu talantu, vai ko tu dari, vienkārši aiziet uz jomu, kas ir, pieņemsim, tu neej un nemāci influenceriem, kā pārdot. Daudz influenceri, ja viņi jau influencē, viņi jau zina, kā pārdot, vai ne? Paņemam pa tādām lielām, bet pasties, tu paņem tev, pieņemsim, zobārstniecības, jā. Tu skaties, viņi īpaši labi nemāk tur pārdot, vai es eju palīdzēt. Yeah. Ja, es eju un paskatīties sev kaut kādā, un plus zobārstniecības parasti viņas ir maksātspējīgas. Tas nav mazais salons ar 5 eiro matu griezumu, kurš nevar atļauties, kurš varētu vienīgais, ko tev atļauties, bārdu nogriezt par to, ka tu viņiem palīdzēji pārdot, vai ne? Mm. Kā tev ir ar šādām pieredzēm par nišām vai par kaut kādām ienesīgākām, kur tu vienkārši vari varbūt to pašu, ko tu dari, pārnest uz citu, ja mēs runājam tieši par to, ka, ja tu esi darbinieks, pārnest uz citu jomu un pelnīt vairāk? Vienkārši galvenais ir riskēt un mainīt kaut ko. Cilvēki iesēžās, tāpēc, ka viņiem bail, vienkārši tāpēc, ka ir baigi droši. Bet, ja tu esi iesēdējies un ja tu pat tajā savā konkrētajā darbā vairāk nemēģini tikt uz nākošo pozīciju augstāk, ar kaut kādām izaugsmas iespējām, pirmkārt, kāda no tevis jēga ir tam darba vadītājiem? Otrkārt, tas uzņēmums visticamākais ir ritīgi sūdīgs uzņēmums, tāpēc, ka viņiem nav izaugsmas iespējas. Ja tur tālāk nākošais ir priekšnieks, kurš nedomā par to, kā komandai izaugt, tad tev ir sūdīgs priekšnieks.